Es mācījos Valmieras Pārbaujas sākuma skolas 6. A klasē. Šodien es runāšu latviešu tautas pasaku 3 tēva padomi. Reiz kāds tēvs mirtams dod savam dēlam 3 padomus. Neēdi bieži ciemā, citādi tevi sāks nīcināt. Nemīļi tirgū ziegus, citādi paliksi kājām. Nepreci tālu sievu, citādi apņemsi nelevi. Dēls pasmundzina galvu un ieliek tos vārdus cienā. Pēc tēva nāves dēls domā, jārauga tēva padomi pārbaudīt. Labi, iet ciemā. Pirmoreiz pūscienā ar plāciņiem, otroreiz arī nekas nekaiš, trešoreiz jau bija augstāki, ceturtoreiz tā bija kā bija, piektoreiz nebija ne ēdis, ne neēdis, sestoreiz tam pasniedz pelvainu maizi ar skābu putu, vienu kumostas iekamdams, cik nu varādams, pārējo tas ieliek tīniņā. Gulēt iedams, dēls domā, pirmais tēva padoms pareizs, bet nu raudzīšu otru pārbaudīt. Labi, iet tirgū, maina zirgus, bet kas tur atlēca? Iemainīt tādu krabiņu, kas uz ceļa palika un kājām atstāja. Dēls novelk krabiņam ādu un ieliek tīniņā. Gulēt iedams, tas domā, tīri tēva padomu pareizi, bet nu raudzīšu trešo pārbaudīt. Nākošo svētdienu tam ceļš pa kājām, otrā pasaules malā, sievu precēt. Meklē, atrod arī tādu kā dieva pakaļinātu. Iet, ka ne papēžu pie zemes nepiedurs. Ko tur vairāk? Lai tik brauc šup, ietraugās. Tomēr uz mājām iedams dēls domā, tīri tēva padomu man jau kabatā, bet kamēr trešo bāžu, aplūkošu kārtīgi. Svētdien paliek svētdien, ko tur daudz pamanīt. Bet darba diena, tā jau pavisam cita lieta. Iešu piedarbā pārgulēt, un tad nu raudzīšos, kāda man mūža biedrene pie darba. Atnāk rīts, vecie mudīgi uz lauku pie rudziem, bet šīs nekur nemana. Nu tu brīnumi, pusdienas laiks klāt, šīs nekur. Jāiet istabā raudzīt, jāiet istabā. Vecais priekšauds guļ plāna vidū, bet pati aizkrāksnē krāts, ka visas sienas rīb. Dēls paķer priekšaudu un uz mājām prom. Priekšaudu tas ieliek tīniņā un gaida nākamo svētdienu. Atnāk svētdienu, vietrauki klāt. Izskatam vienu kaktiņu, otru kaktiņu. Viss brīnum labi. Jāiet istabā, ierauga tēva padomu tīniņu. Prasa, kas tur? Tur dārgas lietas. To es tev nevarēšu rādīt. Nu, lai jau rādot, lai neliedzot. Labi, šī man tēva padomu tīniņa. Šeit glabājas šis viecientiņš, šī āda un tavs priekšautiņš. Katrs no šiem māca ko citu. Pirmais māca. Neēdi bieži ciemā, citādi tev iesāks nīcināt. Otrais māca. Nemīļi tirgū zirgus, citādi paliksi kājām. Bet trešais māca. Nepreci tālu sievu, citādi apņemsi nelabu. Meita nokaunējās un aizbrauca. Tā kā pasakā 3 padomu jau izstāstīt, stāstīšu 4. no savas dzīves. Kad mācījos 1. klasē, tētis jokojoties man teica, ja gribu Rīgu redzēt, jāpieliek ziemā mēli pie staba. Tas man ļoti ieinteresēja. Tādēļ kādu dienu izgāju ārā un pieliku to mēli pie staba, jo ļoti gribēju to Rīgu redzēt. Nu, uzminiet, kas notika. Mana mēle piesāla pie staba. Es sāku raudāt. Tomēr man ļoti palaimējās, jo no mājas ārā izskrēja mamma ar siltu tēju un uzlēja uz mēles. Nu, mēle bija brīva. Anekdote. Skolotājs stundā saka. Pieceļas kājās visi, kas domā, ka nav pārāk gudri. Klusums. Neviens neceļas. Pēc kāda brītiņa Anniņa pieceļas. Skolotāji prasa. Anniņa, kādēļ tu domā, ka neesi pārāk gudra? Anniņa atbild. Skolotāji, vienkārši neērt, ka jūs tur viena pati klases priekšā stāvēt.
respektīvi